taisnlīnijas kustība. Fizikā ar vienmērīgu taisnlīnijas kustību mēs saprotam tādu kustību, kurā ķermenis, objekts, citreiz vienkārši masas punkts, pārvietojas pa trajektoriju, kas ir taisni, tātad pa taisnu līniju. Kā tas varētu būt ikdienā novērojams, vai kā to mēs varētu iztēloties? Mēs atrodamies, piemēram, uz taisna ceļa posma, tātad un pārvietojamies tikai taisnā virzienā. Tādā gadījumā mums kustība notiek tuvināta pa taisnu līniju. Tā kā kustība ir vienmērīga, tad jums vajadzētu jau uzreiz zināt, ka šādu kustību raksturo tāda īpašība, kā ātrums kustības laikā ir nemainīgs. Tas nozīmē, ja mums kustības sākumā ātrums, piemēram, sākumā 5 metri sekundē, piemēram, šeit kustības kaut kādā momentā, piemēram, vidū, ātrums joprojām 5 metri sekundē, un arī kustības beigās, kamēr kustība notiek, ātrums joprojām 5 metri sekundē. Tātad visas kustības laikā ātrums saglabājas nemainīgs, jeb konstants. Tas nozīmē ko? Tālāk tas nozīmē to, ka tāds fizikālais lielums kā pātrinājums šādas kustības laikā ir vienāds ar 0 metriem uz sekundi kvadrātā, jo ātrums nemainās. Tas nozīmē, pātrinājums nav, jeb tas vienāds ar 0. Tas nozīmē, visas kustības laikā jūs varat izmantot vienu un to pašu ātrumu, ja jums šis ātrums jau ir zināms. Un jebkurā punktā, nosakot šo ātrumu, jūs varēsiet izdarīt tālāk secinājumus loģisku, ka ātrums, ar ko notika šī kustība, kādā citā laika momentā bija tieši tāds pats. Proti šajā gadījumā 5 metri sekundē. Taču tas varētu būt arī 20 km stundā un tam līdzīgi. Ko jūs redzat? Ja kustība notiek no punkta A uz punktu B, mēs loģiski saprotam, ka mēs šo kustību varam raksturot arī ar 2 punktiem, kur vienu punktu mēs varam apzīmēt kā sākuma punktu, jeb x0, tātad apzīmēt ar sākuma koordinātu. Otru punktu, kas ir beigu punkts, mēs varam apzīmēt x, jeb beigu koordinātu. Un tad loģiski mēs varam secināt, ka starpības starp punktu B un punktu A ir patiesībā šis ceļš, kuru veids tātad ķermenis kustības laikā. Līdz ar to mēs varam nonākt pie šādas formulas, ar kuru mēs varam aprēķināt ceļu, kas šajā gadījumā būs vienāds arī ar pārvietojumu moduli, jo kustība notiek pa taisnu līniju, kur, lai aprēķinātu šo veikto ceļu, mēs izmantosim beigu koordinātu un sākuma koordinātu. Proti no beigu koordinātas atņemsim sākuma koordinātu. Bet kā līdz šādai formulai nonākt? Jums formula lapā ir formula, kas raksturo kustību koordinātu plaknē. Tā ir x, jeb beigu koordināta, ir vienāda ar x0, jeb sākuma koordinātu, plus v0 reiz t, jeb sākuma ātrums reiz laiks, plus a, jeb pātrinājums reiz t, jeb laiks kvadrātā, dalīts ar 2. Tā kā mēs zinām, ka pātrinājums mums ir 0, tas nozīmē šī daļa, kuras satur tātad šis saskaitāmais vienādojums, kurš satur tātad pātrinājumu, šis viss kļūs vienāds ar 0. Tas nozīmē, mums dotā formula vienkāršosies. Proti, mēs ievietojot pātrinājumu vietā 0, iegūsim, ka mūsu formula, kas apraksta kustības, tad koordināts izmaiņas atkarībā no laika, būs x0 plus v0 reiz t. Un ko mēs redzam? Tā kā mēs zinām, ka sākuma ātrums vienāds ar kustības laikā, jebkurā punktā noteiktu ātrumu, tad šo formulu mēs varam arī pārrakstīt tādā formā, ka kustības beigu koordināta ir sākuma koordināta plus ātrums reiz laiks. Tālāk, tā kā mēs zinām, ka loģiski veiktais ceļš ir starpības starp šiem 2 punktiem, starp beigu koordinātu un sākuma koordinātu, tad mēs no dotā vienādojuma varam izteikt tātad šo sx, jeb pārvietojumu moduli uz x-as, jeb veikto ceļu, ja aplūkojam kustību pa x-as. Tas nozīmē, mums x0 ir jāpārnes uz otru pusi, jeb tālāk mēs varam šo formulu doto pārveidot.
x0 pārnesot uz otru pusi. Abām pusēm atņemot tātad x0, mēs iegūstam, ka x, ja beigu koordināta, mīnus x0, ja sākuma koordināta, ir vienāda ar v reiz t. Tālāk, kad esam ieguvuši formulu, lai aprēķinātu veikto ceļu, tātad sx, kur vienāds ar v reiz t, jeb x mīnus x0, tātad tālāk mēs apskatīsim dažādus uzdevumus, kur šo kustības vienādojumu un vienmērīgu taisnīgas kustību var tālāk aplūkot jau no dažādiem fizikas piemēriem, kuri arī patiesībā mums ir saistām ar ikdienu. Tāpēc turpinam ar uzdevumiem. Pirmais uzdevums. Ķermeņa koordināta mainās pēc likuma x ir -3 plus 2t. Nosaki ķermeņa kustības ātrumu un sākuma koordinātu. Aprēķini ķermeņa veikto ceļu pēc 20 sekundēm kopš kustības sākuma. Tātad, izlasot šādu tekstu, ko mēs saprotam? Pirmais mēs saprotam, ka kustību mums apraksta vienādojums. Tātad, tas nozīmē, pie dotās informācijas mēs varam pierakstīt to informāciju, kuru satur vienādojums. Mēs varam pierakstīt, protams, pašu vienādojumu. Kā arī mēs varam konkrēti jau no vienādojuma pierakstīt tos dotos fizikālos lielumus, kuri mums ir zināmi. Proti, lai mēs tos lielumus varētu jau uzrakstīt, mums sākumā jāuzraksta vispārīgā vienmērīgas taisnlīnijas kustības vienādojuma formula. Vēlreiz, beigu koordināti jeb x ir vienāds ar sākuma koordināti jeb x0 plus v, jeb kustības ātrums reiz laiks. Ko mēs redzam? Ja mēs apskatām šo vienādojumu, tad mēs redzam, ka mums ir dots tātad x0. Mūsu gadījumā x0 ir -3 metri. Tas nozīmē, mēs pie dotās informācijas varam pierakstīt, ka x0 ir -3 metri. Ko tad nozīmē -3 metri? Iztēlojamies, ja mums ir kaut kāds ceļa posms, atskaites punkts, piemēram, māja mums atrodas šeit, 0 punkts, tad ejot, piemēram, pa labi no šīs mājas, mums būs pozitīvais x-as virziens, jeb mūsu koordināti saturēs tikai pozitīvs vērtības. Savukārt, ja mēs iesim pretējā virzienā no šī punkta, tad iznāk, ka mēs dosimies pretēji x-asī, jeb mūsu koordināts būs negatīvs. Un šajā gadījumā iznāk, ka -3 ir, piemēram, kaut kur atpakaļ nedaudz no sākuma punkta, tātad 3 metrus atpakaļ. Lai jums idejiski saprastu, tātad, ko nozīmē -3 metri kā koordināti. Tātad, atpakaļ no pieņemta sākuma punkta 3 metrus. Tālāk mēs redzam, ka mums ir zināms arī ātrums. Mūsu gadījumā šeit kustības vienādojumā pie t ir priekšā šis reizinātājs 2. Šis 2 parāda šo kustības ātrumvērtību. Tā kā mums nekas uzdevumā nav teikts par citām mērvienībām, mēs pieņemam, ka visas mērvienības ir šīs sistēmas pamata mērvienības. Tātad metri šajā gadījumā kustības koordinātei un ātrumam metri sekundē. Tātad metri sekundē un mūsu gadījumā tie būs 2. Tālāk mēs zinām, ka mums jānosaka ķermeņa kustības tātad ātrums un sākuma koordināti. To mēs esam izdarījuši no kustības vienādojuma, izmantojot tātad šādu formulu, nolasot tātad dotos lielumus vienādojumā. Tālāk mums ir jāprēķina ķermeņa veiktais ceļš pēc 20 sekundēm kopš kustības sākuma. Tas nozīmē, mums ir zināms, ka laiks, kurā mēs apskatām kustību, ir 20 sekundes. Tātad t ir 20 sekundes, un ko mēs vēl zinām, mums ir jāprēķina veiktais ceļš. Tātad tas nozīmē s, jeb, kā mēs iepriekš rakstījām, sx, jeb šīs pārvietojuma modulis, jūs varat rakstīt arī vienkāršais, lai aprēķinātu ceļu, tātad jums vajadzēs pārveidot šo formulu. Atcerieties, ka ceļš bija tātad beigu koordināta mīnus sākuma koordināta, jeb no mūsu vienādojuma, ja mēs izsakām no šī kustības vienādojuma, tas nozīmē x mīnus x0 ir vienāds ar v reiz t. Izmantojot šo formulu, mēs varēsim aprēķināt tātad
veikto ceļu. Tikai atcerieties, ja mums interesē pēc konkrēta laika, mēs arī šo laiku izmantojam un ievietojam dotajā vienādojumā. Tāpēc ar to mēs tālāk arī turpinām. Mēs tātad pārrakstam mums jau iegūto šo pārveidoto formulu, kur tātad sx, ja veiktais ceļš ir vienāds ar x mīnus x0, ir vienāds ar v reiz t. Mēs iegūstam, ja mēs ievietojam tātad mūsu ātrumu un ievietojam laiku, mēs iegūstam tātad, ka veiktais ceļš ir 40 metri. Ir otrs veids, kā to varēja izdarīt. Otrs veids būtu tāds, ka mēs sākumā aprēķinātu tikai beigu koordinātu, izmantojot tātad šo formulu. Tātad mēs rakstītu, ka beigu koordināta ir sākuma koordināta, tātad mīnus 3 metri, plus ātrums reiz laiks, ko apskatām kustību. Mēs iegūtu, ka tātad, kad ievietojam sākuma koordinātu, mums uzdevumā doto laiku un ātrumu, mēs iegūtu, ka mums iznāk beigu koordināta ir 37. metrs. Tas nozīmē, mēs būtu kaut kur šeit, šajā punktā, 37. metrā. Ko mēs redzam? Starpības starp šo un šo punktu joprojām ir 40 metri. Tātad šeit ir 3 metri atpakaļ no nulles, šeit ir 37 metri. Tātad pieņemtajā kustības virzienā, ja x asas virzienā, kopā tātad tie ir 40 metri. Kā to var formulas veidā pierakstīt? Tātad vēlreiz beigu koordinātu, mums sākuma koordinātu. Beigu koordinātu 37 metri. Sākuma koordināta tātad ir mīnus 3 metri. Atcerieties, mums formulā ir mīnus, tātad iznāk mīnus mīnus. Beigās iznāk 40 metri. Tātad abos variantos mēs nonāksim pie šī veiktā ceļa. Otrais uzdevums. Grafikā attēlota divu ķermeņu ātrumu atkarība no laika. Tad skatīt attēlu, tad šis attiecīgi grafiks. Salīdzini abu ķermeņu veikto ceļu vienā sekundē. Tātad, ko mēs varam uzreiz fiksēt? Mums tātad ir dots tātad grafiks, kurā ir redzami divi ķermeņu kustības ātrumi, kuri, kā mēs redzam, laikam mainoties saglabājas nemainīgi, jeb konstanti. Par to liecina tas, ka tātad saglabājas šī taisnā līnija grafikā, ātruma vērtība tātad nemainās. Pirmo tātad ķermeni mums raksturo ātrums, kuram piešķirs numurs 1, otro ķermeni attiecīgi numurs 2, ko mēs redzam, tātad pirmā ķermeņa ātrums, jeb V1 mums ir 8 metri sekundē. Otrā ķermeņa ātrums mums ir attiecīgi 5 metri sekundē. Tā kā mums ir teikts, ka mums jāsalīdzina abu ķermeņu veiktais ceļš vienā sekundē, tad iznāk, ka T1 mums ir 1 sekunde. Kāpēc T1? Tāpēc, ka mums vēlāk uzdevumā būs minēts cits laiks, un lai jūs nesajauktu šos laikus, tāpēc pierakstīsim vienu laiku ar T1, un tad attiecīgi otru laiku pierakstīsim ar T2. Tātad T2 mums būs laiks, ko mēs izmantosim beigās. Mums būs beigās prasīts tātad aprēķināt attālumu starp abiem ķermeņiem pēc 6 sekundēm kopš kustības sākuma. Tātad T2 būs 6 sekundes. Vēl uzdevumā ievērojam, ka mums ir dotas sākuma koordināts. Pirmajam ķermenim tātad ir x01, sākuma koordināti, tātad tie ir 2 metri. Savukārt otrajam ķermenim sākuma koordināti, jeb x02, ir mīnus 2 metri. Tātad šo ir būtiski ievērot, attiecīgi ņemt vērā veicot aprēķinus uzdevumā. Neskaitot tātad to, kas mums ir zināms, mums ir teikts, ka mums ir jāparēķina tātad šajā uzdevumā attiecīgi veiktais ceļš katram no ķermeņiem pēc 1 sekundes, lai mēs varētu attiecīgi salīdzināt abu ķermeņu veiktos ceļus, tad, mums tad šie ceļi, pēc izāk ceļu vērtības, ir jāparēķina.
Tālāk, kad mēs to izdarīsim, mums būs jākonstruē abiem ķermeņiem koordinātas grafiks, izmantojot kustības vienādojumu un ņemot vērā sākuma koordināts. Un, protams, attiecīgi, kā beigās prasīts, jāpēķina attālums starp abiem ķermeņiem pēc 6 sekundēm. Tātad pie jāpareiķina mēs varam pierakstīt tātad visu, kas mums tur attiecīgi iepriekš ir minēts, kas jāpareiķina, savukārt grafiku mēs konstruēsim atsevišķi. Tātad iznāk S1, mēs pierakstam, S2, tātad pirmā, otrā ķermeņa veiktais ceļš pēc 1 sekundes, tālāk attālums tātad starp abiem ķermeņiem pēc 6 sekundēm, tātad tā būs starpība starp beigu koordinātu attiecīgi pirmajam un otrajam attiecīgi ķermenim, tad x1 mīnus x2, tātad starpība starp abu ķermeņu beigu koordinātēm, tātad tās būs arī attālums starp abiem ķermeņiem. Tad sāksim. Pirmais, ko mēs izdarām, mēs varam pierakstīt tātad formulu, tātad, kur mēs izmantosim šajā uzdevumā. Mēs izmantosim atkal kustības vienādojumu formulu, kur kustības beigu koordināta pirmajam ķermenim tātad būs vienāda kustības sākuma koordināta attiecīgi plus v1 reiz t. Tā kā laiks ir kopīgs, tad mēs varam apzīmēt vienkārši ar t šo laiku. Arī mūsu gadījumā, tā kā mēs esam pierakstījuši ar t1 attiecīgi. Šī formula būs kopīga abiem ķermeņiem, taču katram no tiem mainīsies skaitļi, kurus mēs ievietosim. Proti, pirmā ķermeņa gadījumā mēs ievērosim informāciju, kas dot par pirmo ķermeni, savukārt otrā ķermeņa gadījumā par otro. Tad sāksim attiecīgi ar to, ka mēs aprēķināsim tātad pirmā ķermeņa šo veikto ceļu. Tātad mums jāpārveido šī formula. Mēs saprotam, ka veiktais ceļš ir starpības starp beigu un sākuma koordinātu. Un mēs tālāk saprotam, ka tas ir vienāds ar ātrums reiz laiks, kurā mēs apskatām šo kustību. Pirmā ķermeņa gadījumā mums attiecīgi šis ātrums, ar ko pārvietojas ķermenis, mēs redzam, ir 8 metri sekundē. Un laiks, kurā mēs apskatām kustību, 1 sekunde. Tātad iznāk, ka ķermeņa veiktais ceļš pēc 1 sekundes būs 8 metri. Otrajā gadījumā mēs rīkojamies tieši tāpat. Mēs rakstām x2 mīnus x02 ir vienāds ar v2 reiz t1. Atcerieties, t1, tāpēc, ka mēs pieņēmām šādu apzīmēm, tad laikam 1 sekunde. Šis laiks ir kopīgs abiem ķermeņiem, lai salīdzinātu veikto ceļu, tāpēc abiem formulā parādās tas t1. Tātad v2, jeb ātrums, ar kur pārvietojas otrais ķermenis no grafika, tātad šeit varam nolasīt. Mēs redzam, ka starp 4 un 6 pa vidu, tad ir 5 metri sekundē. Tad 1 sekunde ir kustības ilgums, tas nozīmē, ka ķermenis būs veicis 5 metrus. Tātad ceļš veiktais būs 5 metri. Tātad, ko mēs redzam? Tātad šis veiktais ceļš, kas ir tātad šis S1, šis veiktais ceļš, kas ir S2, ja mēs viņus abus salīdzinām, mēs redzam, ka pirmais ķermenis ir veicis lielāku ceļu, ja S1 ir lielāks par S2. Un tas arī loģiski, ja ķermeņiem tiek apskatīts vienāds kustības ilgums, tad loģiski, ka lielāku ceļu būs veicis tas, kurš pārvietojas ar lielāku ātrumu. Un mēs redzam tīri no grafika, ka pirmais ķermenis pārvietojas ar lielāku ātrumu nekā otrais ķermenis, bet arī veiktais ceļš ir lielāks pirmajam ķermenim, ja salīdzinām to ar otro ķermeni. Otrs veids, kā jūs varētu aprēķināt, atkal bija, ka jūs katrs, sākumā izrēķināt atsevišķu beigu koordinātu,
tātad šo formulu nepārveidot, šeit vienkārši ievietojot tātad sākuma koordināti attiecīgi 2 plus tātad 8 reiz 1, jūs iegūtu beigu koordinātu tātad 10 metrus. Tālāk, ko jūs darītu, jūs no beigu koordinātas atņemtu sāku koordinātu, tātad no 10 metriem jūs atņemtu zināmos tātad 2 metrus, jūs iegūtu tos pašus 8 metrus. Un tieši tāpat jūs varat izdarīt arī otrā ķermeņa gadījumā, kur jūs ievilktu tātad sākumā x0 vietā tātad mīnus 2 metrus, tad tam pieskaitītu 5 reiz 1, tātad iznāk 5, nozīmē, jūs iegūtu beigu koordinātu attiecīgi 3 metrus, un no 3 metriem, kad jūs atņemtu mīnus 2 metrus, jūs iegūtu 5 metrus. Tātad veiktais ceļš beigās būtu 5 metri. Tātad tā ir uzdevuma pirmā daļa. Tālāk, mums uzdevumā ir prasīts konstruēt abu ķermeņu koordinātu grafikus. Tad, lai to darīt, mums vajag uzzīmēt sākumā koordinātu plakne. Atlikt mums jau zināmās x un y ases. Tātad tikai šoreiz, tā kā mēs runājam par kustību koordinātu plaknē, mēs uz asīm attēlam fizikālus lielumus jau. Atkarīgais lielums šajā uzdevumā ir kustības beigu koordinātu. Tāpēc uz y ases mēs rakstām nevis y, bet rakstām kustības beigu koordinātu un norādam, tā būs metros. Tālāk, uz x ases neatkarīgais lielums, kur mēs brīvi izvēlamies, ir laiks. Tāpēc mēs uz x ases norādām laiku un, protams, pamatmērenībā sekundēs. Tālāk jūs varat izveidot vērtību tabulu, un šajā vērtību tabulā attiecīgi izvēlēt, piemēram, 4 laika vērtības, piemēram, 1, 2, 3 un 4 sekundes, un aprēķināt katram no ķermeņiem katrā laika momentā beigu koordināts, un tās arī attēlot grafikā. Tāpat neizmirstiet ievērot par sākuma koordinātām. Proti, pirmais ķermenis sāk kustību tātad no 2 metra. Tātad, piemēram, šeit pieņemsim, ka viena rūtiņa 2 metri, un savukārt otrais ķermenis sāk no mīnus 2 metra. Tas nozīmē šeit mīnus 2 metri. Un tad, attiecīgi, izvēloties šo mērogu, jūs varat, protams, atlikt pārējās vērtības uz asī un tālāk konstruēt grafiku, jau izmantojot aprēķinātās vērtības no tabulas. Tātad iznāk man viena rūtiņa vertikālā virzienā, ja pa y asi nozīmē, ka koordināti izmainās pa 2 metriem 2, 4, 6, 8, 10, 12 un tā tālāk. Tātad šeit vajadzētu būt 14, tātad 14, 16, tātad 18 un tā līdz pat 20. metram es šeit attēlošu, lai jūs saprastu ideju, tātad vēlreiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, tātad. Un laiku es attēlošu, tad paņemsim, ka laiks mums tātad ir viena rūtiņa ir 1 sekunde. Jūs, protams, varat attēlot daudz smalkāk šo, piemēram, laiku apskatīt un tam līdzīgi, bet, vienkāršības labāk mēs paņemsim vesels skaitļus. Tātad, piemēram, tālāk, ko jūs darat, jūs paņemat un izrēķinat tātad šiem abiem ķermeņiem kustības koordinātu pēc, piemēram, 1 sekundes. Ja mēs ievietojam formulā, tātad beigu koordinātei šo 1, mēs redzam, ka pirmais ķermenis tātad būs 10. metrā, tātad, jo atcerieties, kustības ātrums ir 8 metri sekundē, ja mēs ievietojam laika vietā 1, iznāk 8, reiz 1 ir 8, tā kā sākuma koordināti ir 2 metri, tad beigu koordināti pēc 1 sekundes ir 10. metrs. Tas nozīmē, pie 1 sekundes mēs viņu attēlojam tad 10. metrā. Atcerieties, sākums ir 2. metrā. Savukārt otrs ķermenis sāk kustību mīnus 2. metrā, jeb 2 metrus atpakaļ no atskaites punkta.
Otrā ķermeņa gadījumā, ja mēs ievietojam kustības vienādojumā pirmo sekundi, jeb vērtību 1, mēs iegūstam, ka beigu koordināta ir tātad 5 reiz 1, tātad -3, -2 atvainojos, tātad iznāk būs 3 metri. Tātad iznāk pēc 1 sekundes, tātad būs 3 metri, tātad šeit 2, attēlsim šeit kaut kur aptuveni pa vidu. Tālāk, ja mēs paņemam un otrajā sekundē apskatam kustību, tad pirmais ķermenis, ja mēs šeit atkal šajā formulā ievietosim laika vietā 2, būs tātad veids attālums, kurš būs atkarīgs atkal no šīs beigu koordinātas un laika, tātad, un šo beigu koordinātu mēs varam aprēķināt tātad, ja vēlreiz ievietosim laika vietā 2, tātad te vietā ievietojam 2, tātad iznāk, ka mēs 8 reizinām ar 2, tas ir 16, plus pieskaitam 2 ir 18. Tas nozīmē, pēc 2 sekundēm pirmais ķermenis būs 18. metrā, tātad šeit. Attiecīgi, otrais ķermenis, ja laika vietā mēs ievietosim 2, būs nonācis koordinātā, tātad, kur varēs aprēķināt arī pēc šī paša vienādojuma, tikai otram ķermenim tā kā ātrums ir 5, mēs reizināsim 5 ar 2, un tā kā sākuma koordināta ir -2 metri, tad mēs no šī 5 reiz 2, jeb 10, atņemsim 2, mēs noskaidrosim to, ka pēc 2 sekundēm viņš būs tātad nonācis koordinātā 8 attiecīgi metri. Tālāk, ko jau mēs loģiski saprotam, mēs saprotam tālāk, ka trešajā sekundē mēs tieši tāpat varam rīkoties. Pirmā ķermeņa gadījumā mēs ievietojam formulā atkal 8 reiz 3 plus 2, tātad iznāk, ka būs tātad 26. metrs, tātad šeit es to vairs attēlot nevaru, tāpēc, paliksim pie 2 punktiem, un attiecīgi princips paliek nemainīgs. Tālāk, kad jūs esat atkuši šos punktus, jūs varat novilkt caur tiem grafikus, tātad šajā gadījumā jūs redzat, ka grafiki ir taisnas, tātad abas kustības raksturo lineāra funkcija ir taisna, un tāpēc jums vajadzētu zināt, ka šādu kustību var saistīt ar attiecīgi taisnas vienādojumu. Un taisnas vienādojums, atceraties, bija y ir vienāds kā x plus b, kur šis y ir tas pats, kas mūsu gadījumā kustības beigu koordināta, tad atkarīgais lielums. Kā x būtu tas pats, kas mūsu gadījumā v reiz t, jo mums šoreiz taisnas šo straujumu, ja taisnas virziena raksturo ātrums, un savukārt neatkarīgais lielums, kur mēs brīvi izvēlamies, ir laiks. Un b mūsu gadījumā ir tas pats, kas x0, jeb sākuma koordināta, punkts, no kura 0. momentā mums sākas kustība attiecīgi. Šādas sakarības jums vajadzētu savstarpēji saskatīt, tātad jāpulko tiek šāda vienmērīgi taisnojies kustība, tad jāsaprot, ka grafiks ir taisna, jo funkcija ir lineāra. Turpinot konstruēt grafiku, tātad mēs šeit atlikām 2 punktus, bet ja mēs turpinātu konstruēt grafiku, pagarinātu asis attiecīgi, mēs joprojām iegūtu, ka šie punkti nodrošina to, ka grafiks, kuru mēs varam izvilkt caur šiem punktiem, ir taisna, jo dotā funkcija ir lineāra. Tālāk pēdējais šajā uzdevumā, kas jāizdara, ir jāprēķina tātad attālums starp abiem ķermeņiem pēc 6 sekundēm kopš kustības sākuma. Lai to izdarītu, mums ir jāprēķina kustības beigu koordinātas abiem attiecīgi ķermeņiem. Pirmajam ķermenim tātad x1 mēs to aprēķināsim. Tātad ievērojot to, ka sākuma koordināta ir 2 metri, tālāk mēs rakstām šo attiecīgi kustības ātrumu un to reizinām ar laiku, kurā mēs apskatām kustību. Mēs iegūst tātad, ka beigu koordinātu pirmajam ķermenim pēc 6 sekundēm būs 50. metrs. Savukārt otram ķermenim
ja mēs ievietosim tātad sākuma koordinātu plus ātrums reiz laiks, mēs iegūsim, ka beigu koordināta ir attiecīgi 28. metrs. Tātad, ko mēs no tā tīri jau varam loģiski secināt? Mēs tālāk varam secināt, ka tātad starpība starp šīm abām koordinātēm, starp šiem abiem punktiem, kurā ķermeņi būs nonākuši pēc tātad 6 sekundēm, būs x1 mīnus x2, un tie būs attiecīgi 22 metri. Tātad attālums starp abiem ķermeņiem būs 22 metri. Vēlreiz šādā uzdevumā jums ir jāizmanto kustības vienādojums. X ir vienāds x0 plus v reiz t, kuru jūs varat iegūt no pilnā kustības vienādojuma, kuru mēs apskatījām sākumā. Ja šajā pilnajā kustības vienādojumā jūs aizstājat pātrinājumu vērtību ar 0. Trešais uzdevums. Pa taisnu ceļa posmu viens otram pretī brauc velosipēds un motocikls. Zināms, ka abi transporta līdzekļi brauc ar nemainīgu ātrumu. Motocikla ātrums ir 18 km/h, bet velosipēda ātrums ir 8 km/h. Pēc cik ilga laika attālums starp abiem transporta līdzekļiem būs 500 metri, ja sākuma attālums ir 2,4 km. Tātad, ar ko mēs varam sākt? Līdzīgi kā mēs parasti to darām, sākumā mēs pierakstam, kas mums ir dots šajā uzdevumā. Tātad, mēs zinām, ka mums ir doti divi transporta līdzekļi, kur katrs pārvietojas ar savu ātrumu. Tātad, mums ir attiecīgi motocikla ātrums, tātad VM apzīmēsim motocikla ātrumu, tātad tie būs 18 km/h. Tālāk mums ir zināms arī velosipēda ātrums, to mēs apzīmēsim ar V un mazo V, tātad velosipēdi tie ir 8 km/h. Tāpat mums ir zināms, tātad, ka sākuma attālums, tātad varam teikt ceļš starp abiem tātad transporta līdzekļiem ir 2,4 km. Un mēs zinām, ka mums ir jānosaka tātad laiks, pēc kura tad šī ceļa starpība, jeb atlikušais ceļš, varam rakstīt tātad starpību delta S, tad veiktais ceļš minus sākuma, tātad šo starpību, tātad vēlreiz ceļu būs 500 metri, jeb 0,5 km. Tas nozīmē, tālāk mēs pie jāparēķina pierakstam tātad laiku, jo mēs zinām, ka mums šis laiks jānosaka. Mēs pierakstam tikai vienu laiku, jo laiks ir abiem transporta līdzekļiem viņu kustībai kopīgs. Tāpat tālāk es iesaku šajā formulu laukā uzrakstīt formulas, kuras jūs varat asociēt ar šo uzdevumu, jeb kuras varat izmantot. Tā kā jūs zināt, ka kustība notiek pa taisnu ceļa posmu, tad mēs varam apskatīt šo kustību kā kustību pa taisnu līniju. Tāpat mums ir zināms, ka abi transporta līdzekļi brauc ar nemainīgu ātrumu. Tas nozīmē, ātrums ir konstants, un ko mēs varam secināt? Mums ir taisnas ceļa posms, nemainīgs ātrums, tātad mēs apskatām vienmērīgu taisnlīnijas kustību. Līdz ar to mēs varam pierakstīt šo kustības vienādojumu. X ir x0 plus v reiz t. No tā mēs varam izteikt arī šo ceļu. Un tā kā mēs zinām, ka beigu koordināta mīnus sākuma koordināta ir šis ceļš, tad mēs varam vienkārši apzīmēt, ka ceļš ir v reiz t. Tās būtu formulas, ko varētu izmantot abiem šiem
transporta līdzekļiem šajā uzdevumā. Tāpat es iesaku uzskicēt nelielu zīmējumu, lai jūs iztēlotos, kad šī situācija vispār notiek. Tas palīdzēs uzdevumu risināšanai. Tad vienā galā mums ir tātad šeit, šajā galā no šī punkta, tātad kustība virzienā pretī otram transporta līdzeklim uzsāk, piemēram, motociklus ar savu ātrumu. Un otrā galā tieši tāpat pretī motociklam pārvietojas ar savu ātrumu kaut kādu tātad velosipēds. Ko mēs redzam? Starp viņiem sākumā ir šis ceļš. Tātad ceļš, jeb attālums starp abiem transporta līdzekļiem sākumā ir 2,4 km. Mums ir jānoskaidro laiks, pēc kura tātad attālums no šī pilnā attāluma būs samazinājies līdz 0,5 kilometriem. Un tīri loģiski tagad padomājot, mēs saprotam, ka viņi brauc, šie abi transporta līdzekļi brauc viens otram pretī. Tas nozīmē, ka viņi abi samazina šo ceļa tātad garumu, tātad kustības laikā. Tātad šo attālumu viens pretī otram braucot, tātad starp abiem transporta līdzekļiem šo kopīgu attālumu viņi abi samazina. Līdz ar to iznāk, ka kopējais ceļš tiek samazināts, tātad katram transporta līdzeklim veicot savu ceļu. Tas nozīmē, no kopējā ceļa mēs atņemam ceļu, ko veic tātad motociklus, un atņemam ceļu, kuru veic velosipēds. Un beigās mēs zinām, ka šī starpība būs vienāda ar attālumu starp šiem abiem ķermeņiem, jeb šo delta S, līdz kuram mēs apskatām kustību. Tātad tas nozīmē, ka tālāk, ja mēs to uzrakstītu skaitliski, tas būtu šie 2,4 km mīnus ceļš, ko veic motociklus, mīnus ceļš, ko veic velosipēds, un tas būs vienāds attiecīgi ar 0,5 km. Tagad tikai jautājums, kā mēs varam aprēķināt ceļu, ko veic motocikls, un ceļu, ko veic velosipēds. Mēs zinām, ka ceļa formula ir tātad šāda: ātrums reiz laiks. Katram no transporta līdzekļiem mēs varam uzrakstīt šo ceļa aprēķināšanas formulu. Proti velosipēda gadījumā mēs rakstīsim, ka ātrums velosipēdam tiek reizināts ar laiku. Savukārt motociklu gadījumā mēs rakstīsim, ka ātrums motociklam tiek reizināts ar laiku. Tātad, ko mēs zinām? Mēs zinām gan motocikla, gan velosipēda kustības ātrumu, un mēs zinām, ka laiks abiem ir kopīgs, jo mums interesē šis laiks, kāds nepieciešams abiem pārvietojoties transporta līdzekļiem, lai atlikušais tātad attālums būtu šie 0,5 km. Tātad apvienojot šīs divas formulas un pirmo šo vienādojumu, tātad mēs varam tālāk iegūt šādu formulu. Tātad kopējs ceļš mīnus ceļš, kuru veic tātad motociklus, to mēs aizstājam ar VM reiz T mīnus ceļš, kuru veic velosipēds, jeb V velosipēda reiz T. Tātad no kopējā ceļa mēs atņemsim ceļu, kuru būs veicis motociklus, un ceļu, kuru būs veicis velosipēds, jo viņi brauc viens otram pretī. Tas nozīmē, abi samazina kopēju šo ceļu un atlikušo attālumu. Un tam jābūt beigās vienādam ir ar 0,5, jeb šo delta S. Tad ievērojot, ka mēs nepārveidojām lielumus uz pamatmēreni, līdz ar to rezultāts, ko mēs iegūsim laikam,
Tālāk aprēķinot būs stundās, jo mums ir dots ātrums kilometros stundā un attālums ir ceļš, šajā gadījumā arī kilometros. Tālāk, ko mēs redzam? Mēs varam ievietot vienādojumā dotos skaitļus. Mēs rakstām tātad 2,4, tātad šie 2,4 km mīnus V motociklam, tātad 18 reiz T, jo laiks nav zināms, to mēs gribam noskaidrot, mīnus 8 reiz T, un mēs rakstām, ka tas vienāds ir 0,5. Tālāk mēs redzam, ka savalkot līdzīgos mēs iegūstam, ka mīnus 26 T būs vienāds ar attiecīgi 0,5 mīnus 2,4. Tātad mēs iegūstam šādu izteiksmi, no kuras tālāk mēs varam izteikt kustības šo laiku. Tad iznāk, mēs dalīsim šo tātad starpību, iznāk mīnus 1,9, mums ir jādala ar mīnus 26. Un mēs rezultātā iegūsim laiku stundās. Tātad jums būtu jāsaprot jau, ka šis nebūs vienīgais šajā uzdevuma atrisinājums, jo šis būs viens no diviem atrisinājumiem, jo kustība laikā būs divas situācijas, divi laika momenti, kuros attālums starp abiem transporta līdzekļiem būs tātad 500 metri, jo pirmais attālums būs tad, kad viņi vēl nebūs satikušies šie transporta līdzekļi, bet savukārt otrs būs laika moments tad, kad viņi jau būs satikušies un pabraukši viens otram garām. Šajā gadījumā, ja mēs pabeidzam tātad pirmo gadījumu, mēs iegūstam tātad 0,073 stundas. Tālāk, ja mēs to pārvēršam, attiecīgi, ja šo laiku pārvēršam uz minūtēm, tad mēs iegūstam, ka tās ir 4,38 minūtes. Tātad nozīmē pirmo reizi starp abiem transporta līdzekļiem attālums būs 500 metri pēc 4,38 minūtēm. Tālāk, otrais gadījums būs tad, kad šie transporta līdzekļi viens otram būs jau pabraukuši garām. Tas nozīmē, ka mums būs situācija, kad mēs no kopējā ceļa atņemsim ceļu, ko veic mopēds, ja motociklos varam tā teikt, atņemsim ceļu, ko veic velosipēds, un tas viss būs vienāds ar negatīvu. Tātad šoreiz attālumu 0,5 negatīvu, tāpēc, ka viņi jau sāks braukt viens otram, tā kā pabraukuši garām, nu jau pretī, brauks tādā virzienā, ka brauks prom viens no otra. Tad šis attālums tā kā jāievieto formulā kā negatīvs vēls, un attiecīgi tālāk mēs varam izteikt līdzīgi kā iepriekš, ievietojot šos mīnus 0,5 tātad kilometrus, ievietojot vienādojumā dotos skaitļus, mēs varam izteikt, ka 2,4 mīnus attiecīgi 18T mīnus 8T ir mīnus 0,5. Tālāk pārnesot vienu pusi, tātad zināmos vēlmus otrā pusē, tad atstājot nezināmos, mēs iegūsim šoreiz mīnus tātad 2,9, mīnus 2,9, tātad to mēs atkal dalīsim ar to mīnus 26, nu, lai izteiktu T, rezultātā mēs iegūsim tātad, ka otrs laiks, jeb otrs laika moments, kurā attālums starp abiem transporta līdzekļiem būs 0,5 km, būs tātad šīs mīnus 2,9 dalīts ar mīnus 26, jeb 0,112, ja noapaļojam stundas tātad. Un pārvēršot to uz minūtēm, attiecīgi
Mēs iegūsim, ka tās būs 6,72 minūtes, pēc kurām tātad, kad transporta līdzekļi jau būs vienreiz satikušies un būs pabraukuši viens otram garām, atkal attālums būs šie 500 metri. Tātad šādā uzdevumā, tā kā transporta līdzekļi brauc viens otram pretī un mums iznāk divas situācijas, pirms viņi satieks un kad jau ir satikušies, kad attālums ir šie 500 metri, tad mums ir jāatrisina abi. Šie gadījumi iznāk vienā gadījumā tas notiks pēc 4,38 minūtēm, otrajā gadījumā tātad tas notiks pēc 6,72 minūtēm. Līdzīgi jums būtu jāsaprot, ka jums būtu jādomā gadījumā, ja abi transporta līdzekļi kustētos vienā virzienā. Taču tādā gadījumā jums būtu jāsaprot loģiski, ka viens no transporta līdzekļiem visu laiku palielinātu ceļu, otrs samazināt. Tas nozīmē, šajā vienādojumā vienam no transporta līdzekļiem jums būtu jāraksta pluszīme, jo viņš tā kā brauc prom no tā pirmā transporta līdzekļa, savukārt otram mīnuszīme, jo viņš samazina šo attālumu. Un tad tālāk pēc līdzīga principa jūs atrisinātu arī uzdevumu, ja viņi būtu braukuši šie transporta līdzekļi vienā virzienā. Bet šādā gadījumā, kad viņi brauc viens otram pretī, tad abi samazina kopējo attālumu, kopējo ceļu. Tad formulā parādās, ka no kopējā ceļa jūs atņemat gan pirmo, gan otro transporta līdzekļu veikto ceļu, un tas viss ir vienāds beigās ar attālumu. Attālums vēlreiz jāieroto pirmajā gadījumā kā pozitīvs skaitlis, otrajā gadījumā kā negatīvs skaitlis, kad jau viņi brauc viens no otru prom. Un tad jūs iegūsiet abos gadījumos šos laikus. Izmantojot tātad šo kustības vienādojumu, tad ceļa formulu un zinot to, ka kustība ir vienmērīga. Ceru, ka šis jums noderēs, ka būs jaunas zināšanas, būsiet nostiprinājuši zināšanas par vienmērīgu taisnīgas kustību un par darbībām ar kustības vienādojumu. Tiekamies nākamajā reizē.